Čau! Ir pienācis laiks spēka treniņam. Šodien mēs vingrosim ar apsmagojumiem. Tiem, kam mājās ir hantels, izvēlās tās. Tiem, kam nav, puslitru pudeles var pieliet pilnas ar ūdeni vai iebērt tur smiltis. Apmēram 1–2 kg derēs. Man šodien palīdzēs Ilze. Čau! Dodamies vingrot! Mēs sāksim ar vingrinājumiem mugurai. Izvēlies sev atbilstošu svaru. Ja tu vingro pēc ilgu pārtraukuma, ņem 1 kg hanteles vai nomēri svaru savai pudelei ar ūdeni. Sāksim ar to, ka nostājamies ar kājām plecu platumā, atbrīvojam taisnu muguru, nedaudz iesēžamies ceļos, noliekam hanteles sev priekšā un sākam ar lēniem noliecieniem līdz ceļu augstumam un tikpat mierīgi augšā. Mēģini noturēt stingru vēderu, lai mugura būtu taisna. Ceļi atrodas tieši virs pēdām, tie neiet tālāk par pirkstgaliem. Pēc tam dodamies ar nākamo vingrinājumu. Noliecamies līdz ceļiem, pievelkam elkoņus klāt pie ribām, noliecam lejā, pieceļamies augšā. Ar staltu muguru lejup, pievelc klāt, noliec lejā, celies augšā. Visu laiku jāsajūt stingrs vēders. Kad 3 reizes tas ir izpildīts, sāc visu vingrojumu kompleksu no jauna. Noliecies lejā, piecelies augšā. Seko tam, lai krūtis augšpusē būtu atvērts un lāpsiņas savilktas kopā. Un turpina ar roku pievilkšanu pie ribām. Pievelc klāt, nolaid lejā, piecelies augšā. Ķermeņa augšdaļa, rokas, hanteles visu laiku tuvu pie kājām. Turpina darīt to. Kopā izpildi 5 piegājienus no katra pa vingrinājumiem. Laiks vingrināt savus rokas un plecus. Nostājies stabili uz vienas kājas, otru kāju noliec aizmugurē, atbalstam. Ievelc iekšā vēdru, pacel krūtis uz augšu. Novieto rokas priekšā savām kājām. Tad lēnām uz izelpu velc hanteles augšup, apgriez otrādāk, elkoņu uz leju. Pacel virs galvas, nolaid lejā, apgriez apkārt un nolaid lejā. Pavisam lēnām un nesteidzīgi. Uz izelpu augšā, apgriez otrādāk, uzcel virs galvas, nolaid lejup, apgriez. Turpini darīt to pašu. Ķermenis nepārtraukti taisns un hanteles paliek virs deguna. Nolaid lejup, apgriez otrādāk. Turpini šo vingrinājumu veikt ar mazu apsmagojumu, ar mazu svaru 15 līdz 20 reizes. Turpināsim ar vingrinājumiem, kas attīstīs tev krūšu muskultūru. Izvēlies svaru, kas ir nedaudz lielāks nekā tu vingroji iepriekš. Apgulies uz muguras. Pacel hanteles taisnās rokās ar nedaudz ieliektiem elkoņiem. Iespied papēžus grīdā, piespied muguras lejas daļu klāt pie virsmas, uz kuras tu guli, un lēnām laid elkoņus lejup un augšā iztaisno. Ievēro, ka elkoņi nedrīkst doties zemāk par virsmu, uz kuras tu guli. Un mēģini uz izelpu augšā rokas iztaisnojot, censties krūšu muskulu pastumt uz priekšu. Un turpini tā strādāt. Kad būs izpildījusi 15 reizes, brīdi atpūties un pastiep krūšu muskuļus. Pēc tam dodies atpakaļ lejup un izpildi vēl 2 piegājienus.
Turpinājumā vingrinājumi, kas nostiprinās tavu roku aizmugurējo daļu. Nostājies taisni, noliec vienu kāju priekšā, vienu aizmugurē, saliecies uz priekšu. Pievelc hanteli klāt pie ribām, plecus novieto taisni paralēli grīdai. Un lēnām nolaid roku lejā. Vēl 2 reizes uzcel augšā, nolaid lejā. Ejam tālāk. Pacel roku uz augšu, elkons stāv uz vietas, iztaisno roku, saliec un nolaid lejā. Un vēlreiz augšā, iztaisno taisnu, mēģini nesagriezties plecos un palikt taisna. Vēl vienu reizi, iztaisno, tikai saliec un turpini iztaisnot. 3 reizes iztaisno uz augšu un nolaid lejā. Turpini visu no sākuma. Pievelc klāt. Mēģini saglabāt plecu līniju pilnīgi taisnu, vēderu ievilktu. Skaties tieši grīdā. Ievēro, ka elkonis paliek uz vietas, kad tu roku iztaisno. Un turpini. Kad tas ir paveikts, tad dari to pašu ar otru roku. Un pēc tam atgriezies pie pirmās. Ar katru pusi 2 piegājieni. Turpināsim ar roku nostiprināšanu. Šoreiz biceps muskuli. Novieto rokas gar sāniem, nespied elkoņus klāt, savas stingru vēderu un uz izelpu saliec rokas. Hantelēm nav jāpiespiežās pie pleciem. Paliek brīva vieta starp hantelēm un plecu daļu. Nolaid rokas gar sāniem un sāc saliekt pa vienai. Izpildīs vēl 4 reizes. Nolaid hanteles lejup, pagriez un atkal sāc no sākuma. Turpini un izpildi 3 piegājienus. Turpinājumā vingrinājums, kas attīstīs visu tavu ķermeņa lejasdaļu, bet esi uzmanīgi ar tehniku. Pareizi izpildi. Ja tev ir daudz spēka vai tev ir iepriekšējā pieredze, ņem hanteles un tur rokās, kājas novieto gurnu platumā. Ja tev nav tik daudz spēka vai tev ir muguras problēmas, rokas novieto krustā uz pleciem un sāksim. Lēnām nolaidi lejā gurnus un cel augšup. Savu visu ķermeņa svaru. Augšā pieceļoties, sasprindzina dibenu muskultūru, nedaudz pastumjot gurnus uz priekšu. Ceļus līdz galam neiztaisno, ļauj tiem paliek nedaudz ieliektiem. Bet pats svarīgākais – sēdies ar dibenu atpakaļ kā uz zemu soliņu, neļaujot ceļiem iet tālāk par pirkstu galiem. No ceļiem līdz pēdai viena taisna līnija. Klasiskie iesēdieni, tie attīstīs tev ķermeņa lejasdaļu. Izpildi vingrinājumu 15 reizes, atpūties un izpildi vēlreiz. Vēl viens vingrinājums tvirtām kājām un dibenam. Izklupieni. Novieto kājas garā solī
lēnām nolaidies leju par aizmugurējo celi un pārbaudi, ka abas kājas saliektas 90 grādu leņķī. Ja tā, tad lēnām uzcelies augšu, atstājos ceļus nedaudz ieliektus. Ieelpo, laižoties lejup, izelpo, ceļoties augšā. Ja tev ir daudz spēka, ņem hanteles, ja nav, rokas ieliec sānos. Pats svarīgākais šajā vingrinājumā, lai priekšējais celis neietu tālāk par pirksgalu. Izpildi 8 līdz 15 reizes atkarībā no sagatavotības, samaini kājas un turpini darīt to vēlreiz. Plecu joslu mēs attīstīsim vēlreiz. Vēl viens vingrinājums. Nostājies taisni, ceļi nedaudz ieliekti, ieelpo, sagriez elkoņus uz āru, rokas nedaudz nopaļotas. Un uz izelpu sāc celt rokas augšup, līdz plecu līmenim un laid lejā. Izpildi 4 reizes, nemainot muguras stāvokli. Pēc tam noliecies uz priekšu 45 grādu leņķī. Un lēnām velc rokas uz aizmuguri. Nesteidzies, notur muguru taisnu, vēderi ievelktu. Un tad celies augšā un turpini sānis. Mēģini ievērot, ka elkoņi visu laiku skatās sānis. Ķermeņa augšdaļa nemaina savu stāvokli. Vēders ir ievilkts un krūtis uz augšu. Pēc tam noliecies, ja tev ir ērtāk, vienu kāju var aizlikt aizmugurē. Un cel rokas sānis. Turpini vingrinājumu. Kopā veic 4 piegājienus. Nobeigumā vingrinājums vēdera presītei. Tu to gaidīji, vai ne? Apguļamies uz muguras, aizliekam pirkstu galus aiz galvas, paceļam pēdas, ieelpo caur degunu uz izelpu. Mēģini reizē atraut dibenu no grīdas un reizē lāpstiņas, lēnām nolaidies lejā. Uz izelpu celies augšā, lēnām lejā. Mēģini pēdas tuvēt tuvu dibenam, cik iespējams. Vēl 2 reizes. Uz izelpu ceļoties augšā. Un nākamais vingrinājums. Sāc savērpties ar vienu elkoni pie pretējā ceļa. Vēl 2 reizes. Mēģini noturēt elkoņus, skatāmies sānis. Un sāc visu no sākuma. Šis būs otrs piegājiens. Velc klāt elkoņus pie ceļiem, reizē atraujot lāpsiņas, reizē dibenu. Izpildi kopā 4 piegājienus.